šis pasākums, ko kopā organizē Latvijas okupācijas muzejs, Turaidas muzeja rezervāts, Siguldas valsts ģimnāzija un kaut kādā nozīmē arī politiski represēto cilvēku apvienības Siguldas nodaļa. Tā ka mums ļoti plašs pamats, lai runātu par pretošanos. Bet no sākuma jāpaskatās, ka šo projektu visā pilnībā finansē kultūras ministrija. Tāpēc, lai mēs varētu visos Latvijas reģionos šo tēmu risināt sarunās ar vietējiem cilvēkiem, ar vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ar izglītības iestādēm, muzejiem un arī, protams, ar skolu jaunatni, kas ļoti svarīgi, un pedagogiem. Tieši tāpēc šodien esam šeit, un pirms es iepazīstinu ar sarunas dalībniekiem, es varētu teikt, mēs esam pagodināti, ka pasākumu ir apmeklējis arī Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Kalvāna kungs, kurus gribētu lūgt teikt dažus atklāšanas vārdus. Šī pēcpusdiena patiesībā ir spilgta, ļoti laba ilustrācija mūsu skolas logotipam. Iespējams, kāds par to nav aizdomājies. Kāpēc mikroskops? Ne jau tāpēc, ka mums patīk bioloģija, vai mūsu skolā strādā līgasausiņa vai vairasiliņa, bet mikroskops iezīmē tādu kā dziļāku redzējumu par to, ka šeit Siguldas valsts ģimnāzijā mēs spējam ieskatīties tiešām dziļāk, kontekstualizēt lietas, faktus, procesus, cilvēkus, notikumus, ne tikai dabas zinātnēs, bet arī humanitārajās zinātnēs, tā skaitā arī vēsturē. Mēs spējam tik tiešām atšķirībā no citiem rakt dziļāk, un to palīdz nodrošināt gan skolotāji, kas strādā īpaši ar vecāko klašu jauniešiem zinātniski pētnieciskajā darbībā, gan arī šādas kampaņas, projekti, sadarbības ar iestādēm, kuras savā darbībā arī rok dziļi, spēj paskatīties notikumiem, kā saka, no cita griezuma, no cita leņķa, un mēs kopā, kā saka, tie pieaugušo pasauli un jauniešu pasauli, mēs varam varbūt radīt arī kaut kādus jaunus secinājumus un iet uz priekšu ar kaut kādu izpēti, pētniecību. Ar Turaidas muzeja rezervātu tas ir īpašs stāsts, kā saka, tie ir tepat mūsējie, bet arī ar Rīgas kolēģiem ļoti bieži. Tā kā šis pasākums ir pierādījums tam, ka jā, mēs varam paskatīties dziļāk, un man ir tiešām gandarījums, ka abas puses var satikties, un iespējams kādam no jums tā būs tālāk iedvesma gan sadarbībā ar kolēģiju Intu un Inesi, jau citā kvalitātē arī zinātniski pētnieciskās darbības kaut kādos sasniegumos Latvijā. Tā kā paldies, un tas mūsu dziļuma, jāsaka tā, pirms pāris gadiem tas mūsu dziļuma rezultāts, īpaši arī ar droši ar kolēģis Ineses rokām un kolēģis Ineses datoru, bet ne tikai viņas, bet zināmā mērā kā tādas producentes, režisores rokām tapa tik tiešām dziļš, pamatīgs, faktos balstīts, bet arī emocijām bagātināts, radošs darbs, kas bija Siguldas valsts ģimnāzijas tāda ļoti ievērojama, apaļa, skaista jubilejas atmiņu grāmata. Tāpēc dāvinu šo grāmatu mūsu diviem viesiem, Straumes kungam un Apala kungam. Paldies! Jā, paldies direktoram par ievadu vārdiem, un man būtu tas gods tagad stādīt priekšā sarunas dalībniekus. Es sākšu varbūt no labā flanga, Edvīns Evarts, okupācijas muzeja darbinieks, vēsturnieks, vēstures doktors, bet arī pieredzējis skolotājs un augstskolas pasniedzējs. Tālāk ir Leo Hirsons, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, viestura ordeņa kavalieris, kā mēs to redzam visi. Tālāk Jānis Straume, kas ir bijis 7. Saeimas priekšsēdētājs, bet arī ļoti svarīgi, ka viņš ir Siguldas 1. vidusskolas audzēknis un absolvents šajā pašā pilsētā.
tālāk Ines Bergas kundzi, skolotāju, kuru jūs visi pazīstat. Protams, Gunta Veiguli, kas ir ilgadējs skolotāja šajā skolā, bet arī pārstāv tāda politiski represēto apvienību Siguldas nodaļu, un beidzot arī Edgars Ceske, Turētas muzeja rezervāta darbinieks un vēstures doktors, vēsturnieks. Mani sauc Gīns Apals, es arī esmu vēsturnieks, pašlaik strādāju okupācijas muzejā, nodarbojos ar publisko vēsturi. Kas ir publiskā vēsture? Tās ir šādas sarunas. Tās nav saules grāmatas. Mēs cenšamies runāt ar cilvēkiem un atrast kopīgos punktus, lai mēs attīstītu savas zināšanas dažādos veidos. Paldies! Un pirms mēs sākam šo sarunu, vēl daži vārdi, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tāpēc, ka ļoti bieži mēs runājam par okupāciju, bet mēs pārāk maz līdz pēdējiem laikam esam runājuši par pretošanos. Šodienas pasākums kaut kādā veidā ir saistīts ar 17. martu. Šogad ir jau 3. gads, kad 17. marts Latvijā tiks atzīmēts kā Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena, lai uzsvērtu to, ka totalitāro represiju upuri, gan padomju, gan nacistu upuri, nav tikai pasīvas personības bez vārda, bez personības. Tie ir cilvēki, kuram katram bija savu dzīvi, un katram bija savas izvēles. Kāpēc pretošanās svarīga? Lai pateikt, ka būtībā ne jau tikai valsts nosaka cilvēku dzīvi. Cilvēku dzīvi, sabiedrības tautas dzīvi noskata viņa paša personiskā pozīcija un vērtību orientieri. Viņa uzrīkstēšanās pretoties ļaunumam, kādu viņš to redz, un tad, kad viņš ar viņu sastopās. Un par to ir šodienas saruna. Par to, ka to varoņu ir ļoti daudz, un katrs savā veidā ir mēģinājis pretoties ļaunam arī tad, kad nebija valsts un valdības, kas varbūt rīkotos viņu vietā. Tāpēc ir viens iemesls. Un otrs iemesls tāpēc, ka mēs ļoti daudz zinām no filmām, no stundām, no teātra izrādēm, grāmatām par Otro pasaules karu, par okupāciju. Mēs zinām par pēckaru gadiem pretošanos, ko veica nacionālajie partizāņi. Mēs daudz mazāk runājam līdz pēdējiem laikam par pagājušā gadsimta 70. un 80. gadiem. Bet tas ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā saikne ar vēsturi dzīve. Viņi izpauž dzīvē atmiņā. 70. un 80. gadi ir laiks, kad šodienas vidusskolēnu vecvecāki dzīvoja, kad auga viņu vecāki un saskarē ar viņiem, un varbūt uzzinot un runājot vairāk ar saviem vecākiem un vecākiem pēc šodienas sarunas, jūs varēsiet arī veidot katru savu personīgo priekšstatu par to, kāds bija tas laiks, ko cilvēki darīja un varbūt kas bija jādara, un domāt par to, ko darīt jūs katrs, ja jūs būtu šo cilvēku vietā toreiz, bet varbūt arī tagad. Mēs sāksim tāpēc šo sarunu kronoloģiski. Un es gribētu sākt dodot vārdu un aicinot Jāni Straumi dalīties savās atmiņās par to, kāda bija Sigulda pagājušā gadsimta 70. gados, ko domāja, darīja šīs skolas, vēl toreiz vidusskolēni, un ko viņš pats personiski darīja, lai paustu savu nostāju. Jā, paldies. Vispirms jau es droši vien sākšu ar nelielu vēsturisku ievadu par to, kā es nonācu 70. gadu vidū, 15 gadu vecumā, līdz tām vērtībām, par kurām es savu spēju, un kā es toreiz domāju, ļoti lielu spēju un varonīgu spēju iespaidā sāku pretoties pastāvošajam režīmam. Pagājušā gadsimta 49. gadā, marta mēnesī, lopu vagonos no Cēsīm izved manu vecmammu, manu tolaik 9 gadus veco mammu, viņas brāli 7-gadīgo un manas vecmammas vīra vecākus uz Tomskas apgabalu, tā teikt, ar pistoli, pieliekot pistoli pie deniņiem, nonākot jau tajā galā, manai vecmammai bija jāparaksta dokuments, ka viņš šeit ieradusies Tomskā labprātīgi. Tur pagāja maniem tuvākajiem cilvēkiem 10 gadi. 59. gadā viņiem bija iespēja atgriezties Latvijā, taču viņi gribēja dzīvot Rīgā, bet viņiem to neļāva.
bija pastāvējušas 50 km no Rīgas rādījus, kurā varēja šie cilvēki, kas bijuši izsūtījumā, apmesties. Bet, mums bija tāds mazs, es jau vēl tad nebiju piedzimis, bet Siguldā netālu no slimnīcas bija ierādīt tāds mazs dzīvoklīts, kur pēc 3 gadiem, 62. gadā, nācu pasaulē es. Pēc 3 gadiem, man bija tikai 2,5, nepilni 3 gadi. Es tā ļoti miglaini to atceros, bet māte sāka raudāt, es biju saņēmusi vēstuli. Izrādījās, ka 65. gada pavasarī mans tēvs bija iesaukts tā saucamajos partizānos, padomju okupācijas armija tādu sistēmu piekopa, ka neskatoties to, ka cilvēks jau 2 vai 3 gadi bija nolausis armijā, viņu ik pa brīdim iesauc uz tādiem kursiem. Un šajos kursos aprīļa mēnesī Sovetskā Kaļiņingradas apgabalā mans tēvs it kā nosalis bija. Viņš atnāca šķirstā, es ļoti miglaini tiešām atceros, bet vienkārši es atceros tās sāpes un asaras mātes acīs kaut kā. Tas man ir atmiņā. Tā mēs mierīgi dzīvojam, un man atmiņā šobrīd pārdomājot par to, ko stāstīt jums, bieži uzplēna tas, ka man māte ļoti bija tāda, neteiksim bailīga, bet viņa par šiem laikiem un par šo izsūtīšanu neko daudz negribēja runāt. Bet vecmāmiņa šad un tad viņa bija laba stāstniece un viņa diezgan emocionāli pasniedz stāsts par to, kā viņiem gāja Sibīrijā. Un bieži vien šie stāsti beidzās ar vienu frāzi, bet tu mazdēl, tikai lūdzu neko viņiem pretīm nedari. Un jāsaka, ka šī frāze, kā tas bieži, pubertātes vecumā cilvēkiem, 13, 12 gadīgiem, nostrādās savādāk. Un man bija doma biedri, kuriem vienam no maniem divi dombiedri, kas bija mazliet jaunāki pa mani. Man tajā laikā bija 15 gadi, viņiem vēl 14. Viņiem bija iespēja piekļūt pie Latvijas laika literatūras. Es atceros, mēs šķirstījām atmodas. Man pašam mājās bija Solženicina Gulāga arhipelāgs, ko es naktīs paklusi ar kabatas bateriju zem segas jau sāku lasīt. Viena otra vēstures etīde par 40. gada tā saucamo revolūciju. Tā kā kaut kāds backgrounds un kaut kādas zināšanas, kas atšķīrās no tā, ko mums mācīja skolā, jau bija. Un tā mēs vakaros ar šiem saviem draugiem pārunājot, vienkārši izlēmām, ka mēģināsim kaut kā pievērst sabiedrības uzmanību, jo Siguldā, manuprāt, kā es atceros to laiku, sabiedrība nebija sevišķi, bija tā teikt, pro-režīmiski noskaņot. Nebija nekāda baigie ekscesi, jo tas ir 70. gadu vidus, tad to nevar salīdzināt ar 80. gadu beigām, ar atmodas sākšanos un Gorbačova laika atkusni. Bet, mēs izlēmām, ka pamēģināsim iekustināt sabiedrību ar dažām politiska rakstura lapiņām, ar tēzēm, kuras tajā laikā daudziem likās pilnīgi nesaprotams. Šie teksti uz lapiņām bija ļoti, no šīs dienas skatoties, ļoti vienkārši un primitīvi. Teiksim, nost okupāciju, nost padomju varu, lai dzīvo Kārlis Ulmans, lai dzīvo 18. gada 18. novembris. Tādi uzsaukumi, un mēs sākumā tos realizējām tādā veidā, ka toreiz jau ne telefonu, ne rakstām mašīna arī bija deficīts. Mēs rakstījām katrs, sastādījām tekstu
tā, ka katrs rakstīja vienu burtu. Nu, mēs tā iedomājamies, ka tādā veidā, nu, ja gadījumā kaut kāds sāks mūs meklēt, tad būs sarežģītāk atrast. Nu, pirmā akcija bija uz 18. novembri, bija kāds 7 lapiņas. Pēc tam bija tāds klusāks periods, un tad jau martā uz deportācijas laiku. Un tad es atceros, ka, man liekas, aprīļa sākumā, 77. gadā, ieradās skolā vīri melnos uzvalkos un teica, ka sākot no 8. klases, visās klasēs būs tagad diktāts. Un tad, kad sāka diktēt, kas mums ir jāraksta, es sapratu, ka, nu, ziepes droši vien ir nobriedušas. Bet sanāca tā, ka to diktātu mēs uzrakstījām un pagāja 2 nedēļas, pagāja 3 nedēļas, pagāja mēnesis, nekas nenotika. Nu. Un tad, man liekas, vai tur nebija tā, ka tuvojās 15. maijs. Kā jūs zināt, tā bija tā saucamā Ulmaņa apvērsuma datums, kad patriec Saeimu, un kas savā ziņā varbūt tiem laikiem, nu, var dažādi vēsturnieki to vērtēt, bet savā ziņā bija tāds uzplaukuma periods, kas, protams, saistās ne tikai ar to, kas notika Latvijā un Baltijas valstīs, bet arī ar ekonomisko situācijas attīstību Eiropā. Nu, lūk, un šajā reizē mēs būtu palikuši bravurīgi un neuzmanīgi. Mēs uzrakstījām vienkārši katrs ar savu roku. Ar drukātiem burtiem, bet katrs ar savu roku, kāds 9 lapiņas. Un pēc nedēļas bija nākamais diktāts. Nākamais diktāts, un tad es atceros, ka spēlēju futbolu vecās pirmās vidusskolas sporta laukumā. Pie manis pienāca 2 vīri nopietni izskatu un teica, ka jādodās līdz parunāties. Nu, tā mūs aizved uz Siguldas izpildu komiteju, tur bija jau mani draugi, pareizāk sakot, mani aizved, mani draugi jau tur bija priekšā. Nu, tur bija skarba saruna. Es, protams, ka 15-gadīgs puisis, es neliekšos, es biju lielā izbīlī un šokā, un nesapratu, ko runāt, ko nerunāt. Nu, uzrunāja mūs, teica, labi, tagad mums būs pārtraukums. Es ieaicināšu vēl tos tavus bēdbrāļus arī abus šajā kabinetā. Un kā jūs saprotat, tas, protams, ir nepieredzējis. Es šodien pavisam savādāk rīkotos, es neko tur nerunātu. Tā tālāk, bet mēs uzreiz sākām runāt, jūs par to stāstījāt, ko mēs viņam neesam vēl pastāstījuši, jo mēs bijām arī huligāni, ja, kas mūs īstenībā izglāba, tāpēc, ka mēs izsitām pāris kompartijas vadošiem cilvēkiem Siguldā logus mājās, un arī Krievas skolā mēs sitām logus. Un to viņi nezināja. Bet tad, kad mēs par to savā starpā izrunājām, viņi mūs palaida mājās, un nākamā dienā atkal pasauca. Un viss jau bija ierakstīts, un viņi visi bija noklausījušies. Tā ir bērnišķība no mūsu puses, bet tādi mēs tad bijām. Un jāsaka, kāpēc es saku, huligānisms mūs savā ziņā izglāba. Tāpēc, ka man pratināšanas laikā viens no čekistiem visu laiku tā teica, vai tu pazīsti Intu Cālīti, vai tu pazīsti Juris Ziemeli. Es jums godīgi pateikšu, es tajā laikā vispār neko nezināju pa laimi. Jo viņi neticēja, ka mēs kaut kā 3 puišeļi varam sacerēt tādus tekstus un drosmīgi sākt viņus izplatīt sabiedrībai. Nu, šis huligānisms mūs paglāba tādā veidā, ka mūs tiesāja par huligānismu. Šajā tiesas procesā nebija vispār vienā dienā pazud visas šīs lapiņas lietas, viss politiskais fons. Mēs bijām vienkārši huligāni un 70. gadu sākumā Latvijas soda likumdošana bija mazliet
pamainīta, kas arī mūs mazliet paglāba, jo mums piesprieda 1 gadu brīvības atņemšanu, tiesas spriedumu atliekot uz gadu. Ko tas nozīmē? Ja mums būtu piešķirs, teiksim, 2 gadu nosacīts sots, tad tas ieiet biogrāfijā, un tad tur, kur nu vēl medicīnas institūtā, es nezinu, kur varētu tikt vispār darbā vai skolā. Bet pēc gada bija vēl viens tiesas sēdes process, kurā, protams, mēs bijām uzvedušies priekšzīmīgi, mums bija labas sekmes, mēs nekādas ziepes nebijām vārījuši, un šo tiesas spriedumu anulēja. Līdz ar to tas neparādījās biogrāfiskajos annāļos. Nu, tāds bija šis laiks, kuru varbūt es šodien atceroties mazliet pasmaidu, tajā pašā laikā es toreiz jutos, un es arī tagad nejūtos, ka es būtu kaut ko darījis nepareizi, bet toreiz es atceros, ka es biju nobijies, bet es biju lepns un spītīgs tajā vecumā un tajā laikā. Un tas man palīdzēja tālāk jau uzņemt kontaktus gan pēc vairākiem gadiem ar Helsinki 86 grupas locekļiem un jau 80. gadu otrā pusē atkal iesaistīties politikā, bet tas jau ir tālāks stāsts. Pagaidām, paldies. Jā, liels paldies Traumas kungam par šo stāstu. Es varbūt kā vēsturnieks gribētu vienu lietu piebilst jauniešiem. Te ir viena ļoti svarīga nianses stāstā. Šajā laikā, šos 70. un 80. gados, padomu režīms dažādos veidos vajāja cilvēkus politiski iemeslu pēc, bet ļoti bieži izvēlējās kādu citu iegānstu. Tā kā šajā gadījumā, lai nebūtu jāatzīst, ka Siguldā jaunieši neapmierināti ar padomu režīmu, tad labāk viņus mēģinās pasniegt kā huligānus. Un tāpat ļoti daudzos citos gadījumos īstais iemesls, kāpēc cilvēku liek cietumā reizēm, kāpēc cilvēkam liedz profesionālu izaugsmu, liedz mācības augstskolā vai kaut ko citu, tas tiks slēpts aiz kāda cita vilnas iegānsta. Lai tādā veidā apgalvot, ka padomu sabiedrība ir laimīga un ļoti apmierināta ar to, kas notiek. Un tikai kaut kāda cita personiska iemesla nosaka to, ka cilvēks uzvedās ne tā, kā režīms to vēlētos. Bet es gribētu palūgt varbūt Veigulas kundzes drusku īsu stāstījumu, kāda bija Rīga tie pašā laikā, tajos 70. gados. Man bija gods sākt mācības Rīgas 2. toreiz vidusskolā, 1 gadu pēc tam, kad Veigulas kundzes skolu bija beigusi. Jā, paldies. Man ir cits stāsts. Mana ģimene tika izvesta jau 41. gadā vectētiņu, bet 49. gadā aizveda arī manu mammu, kur bija tikai 16 gadus veca. Un es esmu Sibīrijas bērns, es piedzimu Sibīrijā. Un atbraucot 57. gadā atpakaļ uz Latviju, mēs tikām tuvāk Rīgai, piemitināti, īpašas barakas tika celtas, kur dzīvojām mēs. Istabiņā un virtuvē, arī tad, kad man brāļi dzima, mēs tur bijām 6 cilvēki. Un mans pirmais protests izrādās, es vakardien par to tā pārdomāju, tajā laikā skolēnus gāja skolotāji no skolas pierakstīt uz skolu, kas nāks nākamā gadā mācīties. Un uz mūsu māju arī atnāk skolotāja, un, ziniet, es atcerējos pat viņas uzvārdu, Jevdokija Andrejevna. Un krieviski tagad man stāsta, ka man jāiet skolā, jo man tajā gadā, gan oktobra dzimus, ir jau 7 gadi. Es jau pratu lasīt un rakstīt, jo Sibīrijā man bija tantiņas, kas mani pieturēja un palīdzēja šo izdarīt. Bet viņa tā pasties, un es mammai klāt. Es saku, mammu, nē. Jo izrādās krievu klasēs, par cik es runāju labi krieviski arī, perfekti krieviski, viņa gribēja, Marija Ivanovna būs mana audzinātā, un es mācīšos tajā krievu klasē, jo tur ir, tur vajag tos bērnus tajā gadā. Es mammai, nē, es neiešu krievu klasē, krievu klasē.
Nu, un es biju maza auguma, pateicoties manam mazajam augumam, man atļauj palikt mājās, vēl 1 gadu paaugties. Kā jūs saprotat, neko es nepaaugos un tiku nākamgad skolā no 8 gadiem jau. Tas bija mans pirmais tāds mēmais protests, es pat nezinu kā. Manā ģimenē bija savādāka noskaņa. Arī vectēvs un mamma, tu tikai nerunā pretīm. Turi muti ciet. Mūsu mājās par to, kur mēs bijām un kāpēc mēs tur bijām, tabū. Es tā bērns būdams, ja 5 gadi man bija ar pusi, kad es atgriezos no turienes, es jau nesapratu neko. Tāpat gatavojamies skolai un kā bērni dzīvojam, es to sāku izjust vēlāk, kad es mācījos vidusskolā. Rīgas 2. vidusskolā, un mums bija kolosāla klase. Tikai mums bija audzinātāji partijas komitejas locekli, un viņas vīrs bija partijas komitejas sekretārs. Un mūsu klases logi bija pret to partijas komiteju. Tagad tā laikam ir Rīgas doma. Mums bija klase tā kā muzejs neliela, un tajā laikā, tad, kad mēs gribējām kaut kur aizšmaukt, pirmais stāvs mēs pa logu ārā. Viņas vīram kabinetam izrādās logu uz šo pusi. Mēs vēl nebijām tikuši līdz kādu 100 metrus, kad skolotāji audzinātāji zināja, ka mēs esam pamukuši. Un tas nebija pats lielākais sots. Mums bija brīnišķīga direktore, Vilkas kundze, kas mūsu bērnus glāba vienmēr. Par to es tā ļoti atceros. Man liekas, ka es pēc tam arī domāju par saviem bērniem, ka bērni vienmēr ir jāglāb, ja viņi krituši kādā nežēlastībā, būdam skolotāji. Un mums bija tāda klase, tāda pretrunu klase, kur Rīgā sen dzīvojušie, kaut kas ir jādara. 25. marts ne, bet 18. novembrī uz Brāļu kapiem, uz Čakstas kapa vietu, es arī vienreiz pamēģināju. Es neatceros, kā mēs tikām pa to tumsu mājās, tas bija tikai, vakarā pašā naktī ne, bet tās 2 meitenes rīdzinieces, kas teica, ka viņas vēl paliks kapos, tās pēc tam gāja uz Stabas ielas māju parunāties. Es nezinu, vai tā bija, mēs gribējām zināt, kas notiek, jo Rīgā šur tur notika lietas, ko skolēniem slēp. Jums audzinātāji ir partijas komitejas priekšsēdētāji, un vīrs viņai partijas komiteja visu, viņa centās mūs tā idejiski ļoti audzināt, un mēs tā kā viņai apkārt prom no viņas. Tādi mums bija vidusskolnieku gājieni Rīgā. Jā, paldies. Es vienu mazu lietu arī piebildīšu par šo Rīgas 2. vidusskolu. Arī pedagogiem tie jautājumi nav tik vienkārši. Ir, protams, partijas komitejas sekretāri. Manā laikā jau citi droši vien partijas komitejas sekretāri, Veronika Prikola, kur tad, kad viņa aizraujās, viņa pazaudēja savu oficiālo lomu, un viņa sāk stāstīt, cik labi bija mācīties Vācu okupācijas laikā Rēzeknes ģimnāzijā. Tas duālisms personībā vienmēr, ka tā oficiālā čaula runāšana tā, kā ir jārunā, neizbēgam pa tādam cilvēkam izlauž ar kaut kas pilnīgi cits. Bet, protams, bija arī drosmīgie skolotāji. Bija dziedāšanas skolotāja Nukse, kas kādā 78. 9. gadā, manuprāt, faktiski dziedāšanas stundā kāds no audzēkņiem pieminēja vārdu bandīti. Un Nuksniņa pateica visai klasē, bērni tie nebija bandīti, tie bija latviešu partizāņi tajā laikā. Ja? Bija arī tāda skolotāja. Tā, protams, tā ir vienmēr tā grūta izvēle. Es nezinu, kā Bergas kundze atcerās to laiku. Tā. Es īstenībā gribēju paturpināt to, ko stāstīja Jānis Traume, un atvēru mūsu grāmatu, kurā mēs ierakstījām fragmentu no skolotāja Eduarda Kaļķa dienas grāmatas, ko viņš rakstīja 1978. gadā. Es domāju, ka Jānim būs interesanti paklausīties. Ja? Tātad 1978. gada 18. februārs. Ieradās revīzija no nodaļas un ministrijas,
lietas būtība tāda, ka vairāk skolēni 8. B klasē S un V, kā arī 9. B S, nu viens no S tad noteikti, ir Jānis Straume, izplatījuši lapiņas ar apmēram šādu tekstu nost ar krieviem, Dievs sveitī Latviju, un tagad bija jāuzklausa viņu grēksūdzi. Praktiski nekāds grēksūdzes nebija, jo viņu uzskati diez vai bija mainījušies. Visa sapulce bija teātris, kas izspēlēts priekš revīzijas. Trūkties jau gan viņi dabūja, vislielākās nepatikšanas var būt vecākiem. Līdzīgi incidenti Siguldā bijuši arī agrāk un droši vien būs arī vēlāk. Ar sēdēm un uzvedības samazināšanu tos iznīcināt nevarēs, jo bērni ir ģimenes spogulis. Visvairāk dabūja vadība un klašu audzinātāji, viņiem izvirzīta prasība strādāt vecāku vidū, audzināt viņus internacionālā garā. Teica, ka pēc kara tā nebūtu auklējušies, visus aizsūtīt uz Sibīriju. Tā tas arī būtu. Nu, varbūt šajā brīdī, Jāni, jūs varētu arī par skolotājiem, kāda bija skolotāja tomēr tā reakcija. Es jau, tā Edvards Kaļķis, tas ir saprotama lieta, bet pārējie, tas būtu interesanti. Krievu valodas un literatūras skolotājs, ļoti inteliģents un bērniem ļoti saistošā valodā. Es viņu laikā tieši sāku lasīt 9. klasē, sāku lasīt Čehovu oriģinālu valodā un Tolstoju oriģinālu valodā, jo viņš mūs uz to mācēja pamudināt. Kas attiec uz šo, es kad klausījos, ka kundze stāstīja par šīm sapulcēm, tas tiešām bija diezgan smieklīgi, un tiešām bija tā, ka mans klases audzinātājs Aivars Tomas arī bija spiests rīkot šādu, kā saka, sociālismu garā nosodīšanas sapulcs, kas beigās pārvērtās tā, ka partijas sekretārs skolas izskrēja no klases ārā un teica, te jau vispār visādi kaut kāda fašistu vārza ir. Jo mani klases biedri sāk man aizstāvēt, nevis nosodīt. Otrā klasē, kurā mācījās mani jaunākie kolēģi, tur viss bija pēc padomu manierē, jo viņiem skolotāji nebija tik liberāli kā mans klases audzinātājs. Viņus tur tā kārtīgi nosodīja. Bet, protams, mans klases audzinātājs pēc kāda gada vai 2 man pastāstīja, ka viņam pēc tam ir mazgāt galva partorgi un kas tur no izglītības ministrijas bija atbraukuši un teikuši, kā jūs audziniet savus bērnus un jūs nestrādājiet ar viņu vecākiem. Tā kā, tas viss bija. Jā, liels paldies. Es domāju, ka mūsu laiks iet ātri un jāpāriet arī pie nākošā jautājuma. Kas būs atmoda 80. gadi, bet es domāju, šoreiz mēs varētu savu pretējā virzienā. Nevis no tā, kā sākās atmodas stāsts katram personīgi, bet varbūt to, kā Leo Hirsonam viņš beidzās. Lai mēs neaizmirst to, ka tomēr visu laiku kaut kāds apdraudējums bija pat līdz Latvijas neatkarības atjaunošanas brīdim. Tas padomu režīms un represijā mašinērija šeit bija. Drošības komiteja, milicija, armija, prokurors, viss šeit bija. Un varbūt tāpēc palūkšu parādīt īsu fragmentu, kur Leo stāsta savas atmiņas VDK izolātoru telpās. Tā sanāca, ka es biju pēdējais stūrmājas ieslodzītais. Mani arestēja Rīgā, Gustavu ielā 6, 24. novembrī 89. gadā. Atbraucam pakaļ 3 skaistās Volgās, 10 purniņi, pelēkos uzvalkos un 1 daļa īsos desantnieku zābakos. Uztaisīja mājās kratīšanu un atved manu stūru māju. Man inkriminēja ieročus, teiksim, tur un visādas, teiksim,
bezmaz terora aktu gatavošanas un visādas tādas lietas. Ja? Tas, kas bija rakstīts papīros, bet viņus tas neinteresē. Viņus interesē manas politiskās aktivitātes, manas darbības. Toreiz bija paredzēts, ka Ķezbergs ar saviem jaunkomunistiem ieliks šī sociāldemokrāta nišā. Ar to, ka mēs izgājām 89. gada 1. maijā gājienā Tautas frontes kolonā, mēs izjaucām šo plānu un praktiski no 1. māja 89. gadā Latvijā bija atjaunot daudzpartiju sistēmu, kas bija, LSDSP bija pirmā alternatīvā partija kompartijai visā Padomju Savienībā. Tad es izjaucu tādu čekas plānu, lielu čekas plānu es izjaucu. 89. gadā šeit, lai nokļūtu, bija stingri jāizpelnās, tā teikt, jo te katru neved. Te bija tikai 8 kameras. Ja? Te vajadzēja būt tik tiešām nopietni bīstamam politiskai iekārtai. Ceturtā maija deklarācija. Es sagaidīju šeit. Tajā pilnīgajā klusumā manas dzirdes maņas bija noslīpētas tā, ka es varēju dzirdēt mušu 5. stāva augstumā. Ja? Tad kaut kur kāds čekistiņš bija aizmirsis aiztaisīt logu, un es dzirdēju radio pārraidi. Un dzirdēju, kā viss tiek nobalsots, kā viss tiek pieņemts, un ne. Un tad es vienkārši, es jūtu, ka man kaut kas kāp, kaut kāds kunkuls kaklā, un ka tūlīt nāks pacīm laukā. Es pagriezos ar muguru pret durvīm, lai sarkas neredz, un asars bija kā pupas, un es sapratu, ka mēs esam uzvarējuši. Man atbrīvoja 16. maijā 90. gadā, kas ir praktiski 12 dienas pēc neatkarības deklarācijas parakstīšanas. Faktiski es biju palicis pats pēdējais. Es izgāju uz ielas, te uz stabu un Brīvības ielas stūri, apsēdos uz apmales. Nepārspīlēšu, bet kādas minūtes 10 skatījos. Iet dzīvi cilvēki, zaļas lapiņas kokiem. Interesanti. 4. maijā laiks sāka mainīties. Viņš jau pilnībā nemainījās, tas prasīja mēnešus un gadus, lai tās pārmaiņas notiktu. Bet risinot šo sarunu, mēs varētu atcerēties arī to, kā varēja notikt arī citādāk. Leo no turienes varēja neiznākt ārā, ja nebūtu 4. maija, un viņš 16. maijā varēja aizbraukt uz kādu cietumu tālu projām Padomju Savienības teritorijā. Arī tā varēja būt. Un kaut kādā mērā arī šiem atmodas kustības aktīvistiem veicās, ka nesakoja reakcija un nesakoja represijas, kuras varēja pienākt vēl 91. gada augustā, kad Maskavā notika apvērs un mēģinājums. Tā ka tas ir savā ziņā, jā, tas ir veiksmes stāsts, bet vienmēr jātu prātā, ka varēja būt citādāk. Es gribēju vaicāt no sākuma Leo, viņa atmiņas tā īsumā, bet kā sākās viņa iesaist tieši atmodas procesā? Atmodas procesā iesaistījos jau bišķi agrāk, Liepājā. Man tur bija grupa uztaisīta no maniem draugiem, klases biedriem. Mēs bijām gudri izdomājuši tādu mazu nieciņu, kā uzvalkot formas, teiksim, uzvalkot sarkanpagoņnieku formas uzbrukām jūrniekiem un jūrnieku formās uzbrukām sarkanpagoņniekiem. Var sakot, mēs viņus laidām matos kopā, lai viņi plēšās. Jo, kad bija šitajā te dzelzceļa kultūras namā dejas, tur katru reizi viņi kāvās tā, ka vienam pierē bija iesis cenkurs, otram zvaigzni. Ar siksnām. Tur traki gāja. Un vietējā militārā pārvalde viņi nevarēja saprast, kas tur notiek. Kā tas var gadīties tā, kad vienu nevar ciest otrs. Un mēs bijām man vēl bija, mani ieskaitot vēl 6 puikas. Pēc tam, pēc laiciņa sākās lielā tīrīšana, tur bija viens provokators, viņš bišķi piestrādājis un 5 no maniem puikām vienkārši novāca.
Viņus atrada katrs savā vietā, katrs savā stāvoklī. Tad palika vēl Haralds Ozoliņš, un ar to mēs kopā esam uzbrukuši arī jūrniekiem divatā. Nebija jau viegli, bet to vajadzēja darīt, jo tas bija svēts darbs salaist Krievs savā starpā. Tā teikt, uz nažiem gandrīz. Bet man patika vēl tas, ka man daudz prasa, no kurienes man tāds naids ir. Es saku, ļoti vienkārši. Tam vēl nebija karš sācies, kad 40. gadā mans tēvs iegāja mežā tikai tāpēc vien, kad Krievi ienākot nošāva pirmajās dienās manu vecotēvu. Viņš bija Ventspils pusē kaut kāds lielas organizācijas priekšnieks. Un tēvs iegāja mežā, Kurzemes mežbrāļi viņam iedeva iesaukt meža melleļus. Tā sanāca, ka tas meža mellā gars kaut ko piemetās man bišķiņ to. Dullums man bija diezgan liels. Bet man bija vēl kas, kad attiecīgi, kad es nokļuvu Rīgā, tad man palūdza, lai es nodarbojos ar Lidijas Lasmanas drošību. Tas bija viņai miesasargs. Un tad, lasot gudras grāmatiņas, man ienāca pretā, ko mēs te bakstamies ar kaut kādām sabiedriski politiskām organizācijām, ka mēs varam vienā rāvienā Latvijā atjaunot daudzpartiju sistēmu. Tikai vienam jānokļūst Zviedrijā, jātiek pie Bruno Kalniņa, jābūt tur uzņemtam LSDSP un šeit atjaunot visu darbību. Es paņēmu izstāstīju Lidijai, viņš savukārt padeva ziņu tālāk savai brāļa sievai Valentīnai Lasmanai. Drīz es saņēmu uzaicinājumu no Zviedrijas, aizbraucu uz turieni, tikos ar Bruno Kalniņu, tiku uzņemts un viss bija kārtībā. Pie tam Uldis Ģērmanis tajā laikā, es viņam, laikam, ka kaut kas viņam bija, tā teikt, atvērtāks pret mani, viņš sāka man mācīt visas tās gudrības, ko viņš mācīja Zviedrijas slepenā dienesta virsniekiem. Un viņš teica, es zinu, kad tu atgriezīsies, tevi arestēs, bet es tev palīdzēšu. Un tik tiešām tas, ko viņš man iemācīja, man ļoti, ļoti palīdzēja. Viņi domāja, kad viņi ar mani spēlējās, bet es ar viņiem spēlējos, godīgi sakot. Tur bija ļoti gudras lietas, tur bija dažādi veidi psiholoģijas, tur bija fizionomika, ļoti daudz, kas tur bija. Un beigās sanāca tā, kad es cītīgi nodarbojos ar to LSDSP darbības atjaunošanu, lai gan es pats Bruno Kalniņam savā laikā teicu, es neesmu nekāds pārliecinātais sociāldemokrāts. Bet vienkārši tā ir politiska manipulācija, lai attiecīgi varētu Latvijā atjaunot daudzpartiju sistēmu, lai nebūtu kompartijai monopols. Un to es ar dabūju gatavu. Tad pienāca 1. maijs, mēs izgājām laukā, karogiem, visu Tautas frontes kolonā. Tad jau tā teikt, jūtu savai mājai pievērst pastiprināt uzmanību. Bet 24. novembrī tad man atbrauc, kā jūs redzējāt, daži kungi pakaļ un aizvizināja uz stūrmāju. Tur man arī tīri jautri gāja. Ja ņem vērā, ka tur vispār kādam var iet jautri, bet nekad nevajag nokārt degunu. Tas vislabākais. Kaut kā es nenoskumu, bet es arī esot tur ar viņiem cīnījos savā garā, teiksim tā. Ja viņi ar mani netika galā, tik tiešām. Ko lai es vēl saku, grūti pateikt, bet laukā es iznācu pats pēdējais no turienes. Tas bija tas grūtākais brīdis, kad tu iznāc laukā un tu redzi, ka tas, ko tu gribēji panākt, to es arī panācis. Un kad Latvijā ir mainījusies vara. Latvijā ir tagad brīvā Latvija, nevis kaut kāda LPSR. Tālūk. Tajā pašā vakarā
jau bija mājās un satiks sievu bērnus. Es neiešu te dikti izplūst garās runās. Ne? Principā jūs visi sapratāt, ko es gribēju teikt. Ne? Jā, paldies, Leo. Un es ceru arī autori saprat to vēl vienu lietu, ka Leo 1,5 gadu, 6 mēneši pavadīja arestanta kamerā neziņā par savu nākotni, izolācijā. Nemaz netik labos apstākļos. Ja? Atšķirs no ģimenes un vispārējais. Tas nav tik vienkārši. Varbūt no laika distances liekas tāds sniegs uz garu mūžu fona, bet tomēr to brīdi droši vien, ka nē. Bet es gribu palūgt Straumes kungu arī dalīties savās apziņās par viņu iesaisti atmodas procesos, jo tā bija drusciņ cita trajektorija. Jā, es 80. gadu beigās, kad sākās vides aizsardzības kluba akcijas un sāk dibināt LNK un Tautas fronti. Es biju viens no iniciatoriem un vadītājiem LNK Siguldas nodaļai. Mums bija ļoti aktīva nodaļa 80. gadu beigās. Mēs, protams, aktīvi sadarbojāmies arī ar vides aizsardzības klubu un Tautas fronti, bet tas jau bija tāds... Tas jau bija laiks, kas sabiedrība jau izprata un pieņēma to, ka pārmaiņas būs. Un šeit īpaši daudz cilvēkus nevajadzēja aicināt uz manifestācijām vai sākt iesaistīties kādā no jaundibinātajām organizācijām. Cilvēki kļuva drošāki. Un es domāju, ka tas lielā mērā palīdzēja atgūt brīvību. Kaut gan par šo laiku domājot, es gribētu teikt, ka sava artava pozitīvā nozīmē šim atmodas laikam bija arī Valsts drošības komitejai. Kādā ziņā? Es domāju, ka ja Valsts drošības komiteja tik precīzi nebūtu kontrolējusi šo atmodas procesu, gan no iekšpuses, gan no ārpuses ar aģentu palīdzību, jo mēs šodien jau ļoti labi zinām, gan Tautas frontē jo īpaši, gan LNK pirmajā 15. tur bija 5 čekus aģenti, gan vides klubā, gan praktiski visās organizācijās, tā skaitā Helsinki grupā, gan Helsinki 86, gan Helsinki 86 Rīgas nodaļā, kā šodien mēs zinām, tur bija aģenti, kas sadarbojās ar VDK. Bet gala rezultāts bija ļoti maz asiņu, un šī revolūcija notika evolūcijas ceļā. Arī šeit varēja būt, ja Valsts drošības komiteja noteikti viņiem bija resursi un iespējas rīkoties savādāk. Es ar to gribu teikt, ka arī Valsts drošības komitejā bija cilvēki, kas ar galvu domāja un kuriem bija sirds krūtīs. Un tādi gadījumi bija, cik es runāju ar Helsinki grupas locekļiem par 80. gadu, kad bija Doroņina, Jānis Vēvers, kad tika arestēta Roškalns. Bija, sevišķi Vēveri daudz es par to esmu runājis. Viņš arī savus 3 vai 4 gadus nolauza ārpus Latvijas robežām. Bet arī viņš teica, ka bija čekisti, kuri uzklausīja un kuri tādā vai citādā veidā netieši, cits varbūt pat drošāk, bet cits netieši piepalīdzēja disidentiem. Tā kā nevar teikt, ka tas režīms bija tikai ļauns un nežēlīgs, arī tur bija cilvēki. Jā, liels paldies. Mums tiešām laiks skrien un programma, diemžēl, ietver daudz jautājumus. Arī ne tikai autori, arī mūsu pašiem šīs sarunas dalībniekiem. Būtu labi, mēs varētu varbūt ar Ines Bergas palīdzību uzrunāt jautājumu, kā mēs šos jautājumus, pretošanos, okupāciju, atmodu, kā mēs viņus risinām izglītības procesā. Cik veiksmīgi, ko mēs vēl labāk varam darīt. Paldies. Un tas droši vien būtu jājautā arī pašiem skolēniem, bet es
gribētu mazliet ieskicēt tiem, kuri nestrādā skolā, jā, ka mums ir vidusskolā, ir mainījusies vēstures programma un arī šīs abas klases, kas te piedalās, mācās tādu mācību priekšmetu kā vēsture un sociālās zinības 1, un viena klase arī turpinās vēsturi 2. Citas klases mācās programmu sociālās zinības un vēsturi, kur vēl mazāk ir tīrā vēsture, ja, un vairāk ir politika, bet šīs tēmas ļoti īstenībā sensitīvas, tēmas par pretošanos, arī par deportācijām, par daudzām lietām, kuru dalībnieki, jā, vēl daļa ir dzīvi. Protams, par tām ir ļoti grūti un sarežģīti runāt. Un mācību procesā mēs mēģinām strādāt tā, ka, protams, mēs mēģinām lasīt dokumentus un trenēt skolēnu tādu kritisko domāšanu, spēju izteikties un analizēt, iegūt zināšanas. Tā ir viena puse, bet otra puse, kas ir ļoti svarīga, ir šī empātijas attīstīšana, līdzjūšana, iejušanās procesos, un tā nu mēs miksējam šīs abas lietas, un, protams, ka mūsdienās arī tehnoloģiskās iespējas ir ļoti labas, mēs varam skatīties filmas, varam dažādus video fragmentus, un skolēniem, jā, nu vēsture ir tāda lieta, ka pat 10, 20 gadu vecu notikumu skolēniem liekas ļoti sena pagātne. Un arī tas, ka arī strādājot skolā, vēl pirms 20 gadiem ar skolēniem runājot, es teicu, jūsu vecāki ir piedalījušies. Nu, tagad man jau jāsaka, jūsu vecvecāki ir piedalījušies, jo daudziem te esošajiem vecāki ir ļoti jauni un principā 30-40 gadīgi, un līdz ar to neko daudz no atmodas procesiem neatceras, bet tai vēsturiskai atmiņai, mūsu kopīgai vēsturiskai atmiņai, protams, ir jābūt, un, nu, iespēju robežās mēs arī strādājam, bet es te gribētu vēlreiz atgriezties pie arī sava skolotāja Eduarda Kāļķa izteikumu, nu, ka īstenībā kā tā ģimene arī ir bērnu spogulis, ja, un protams, arī no ģimenes nāk šīs te atmiņas un izpratne par dažādām lietām. Un man liekas, ka mūsu skolēni ļoti labi māk atšķirt, jā, labo un ļauno, un arī māk domāt par savām izvēlēm, un aizvien biežāk mēs arī vēsturē runājam arī par aktuālām lietām, par mūsdienu lietām, un man tiešām arī paldies te klātsošajiem runātājiem. Es ļoti ceru, ka šo empātijas līdzpārdzīvojumu daļu, es domāju, ka jūs bērni tā kā izjutāt, un varbūt, ka mēs varam arī kaut ko pajautāt skolēniem. Paldies! Es domāju, ka tiešām saruna ar skolēniem ļoti drīz sekos, bet mums ir vēl viens skolotājs klāt. Es gribēju palūgt arī savu kolēģi Edvīnu Nevārtu, kurš ir vienlaicīgi arī augstskolas turī pasniedzējs, strādā ar ārzemju studentiem, kas atbraukuši uz Latviju, un strādā arī mazākumtautību skolās par vēstures skolotāju. Varbūt no šī viedokļa, kā šis te stāsts, kurš ir šeit viendabīgā Siguldas vidē, latviešu vidē, kā viņš ir nesams un kā viņš dzīvo tur, kur ir cilvēki ar citu pieredzi un sociālu atmiņu. Cik daudz mēs varam šo te stāstu nodot tālāk uz ārpusi? Jā, vēlreizīti tad es strādāju arī Rīgā, Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā. Ļoti liela daļa tur nav latviešu skolēnu, un kā jūs varat iedomāties, viņi to dzīvi varētu redzēt matinīt savādāk. Un tad ir tas jautājums, vai mēs varam to stāstu attiecināt vienādā mērā gan uz latviešu atmiņu vēsturisko, gan uz citautībnieku atmiņu. Kā jūs stāstītu mūsu stāstu ārzemniekam? Kā jūs stāstītu mūsu stāstu cilvēkam, kas domā savādāk? Un tas ir tas moments, ka patiesībā nav nemaz tik traki, ja mēs to mēģinām vispirms saprast priekš sevis, un ja mēs saprotam to priekš sevis, tad mēs to varam izstāstīt arī pārējiem. Jautājums, cik labi mēs paši mākam šo stāstu izstāstīt priekš saviem cilvēkiem.
Es esmu strādājis arī, teiksim tā, tīri Krievu skolā, kur vispār ir tikai Krievu bērni mācās. Un, galvenā valoda, loģiski, tur ir Krievu valoda, arī vēsturiskā atmiņa mazliet savādāk nekā latviešiem. Un patiesībā, tas moments ir tomēr jāsāk ir šis saruna, diskusija, lai mēs saprastu, ar ko mums vispār ir darīšana, kāpēc mums tā ir, kā viņi atcerās, kā mēs to atceramies lietas, jo mēs viņus atceramies savādāk. Un tas gan ir fakts. Bet, ja mēs viens otru ignorējam, tad arī diskusijas, dialogs nekad neradīsies. Un man tā privilēģija bijusi piedzīvot dažādas skolas, dažādus skolniekus un dažādas attieksmes. Un visā visumā, ja mēs sākam dialogu, tad agrāk vai vēlāk tomēr mēs nonākam pie kaut kāda kopsaucēja, kur mēs varam saprasties kopā. Patiesībā tas ir diezgan ilgstošs process, tas nenotiek. Es izstāstīju, un jūs sapratāt, un gluži kā vēstures stundās, es izstāstīšu, un jūs visi sapratīsiet, vai ne? Vai tas tā būs? Stipri vien apšaubu. Bet, lūk, ja mēs to ilgstošā laikā ir interese vienam otru saprast, tad droši vien tā interese arī kaut kad attaisnosies, un mēs arī sāksim viens otru saprast. Runājot savukārt par ārzemniekiem, viņi mūs redz pavisam savādākā gaisotnē. Patās, arī būs pēc kāda pusmēneša ārzemnieku grupa. Ar ārzemju studentiem strādāju regulāri, un viņu tā izpratne par Latviju, Latvijas vietu, tādām lietām, kas it kā teorētiski jums jāzina no galvas Baltijas ceļu. Jūs to zināt, kas ir Baltijas ceļš. Vai jūs zināt, kas ir Čatkovas konference? Lūk. Daudzas dažādas šīs papildu lietas, ko viņi savukārt varētu zināt labāk. Un ja mēs šo stāstus mēģinām savienot kopā, tad kaut kas arī beigās mums sanāk šī saprašanās. Bet vēlreiz uzsveru, diemžēl tas nav pastāsts, ko mēs izstāstam, un otram ir obligāti jānotic. Tāpat kā jums atnāk kāds stāstītu svešu stāstu, un jūs automātiski un uzreiz tam piekritīsiet. Tā tas nenotiek dzīvē. Lūk, līdz ar to man tāds stipri liels vēlējums ir paskatīties uz tām lietām maķenīt plašāk un censties arī, ir tāda lieta, zinām, kas ir empātija, vai ne? Līdz zināmai robežai empātija ir ļoti svētīga lieta, un mēģināt saprast, kur tie argumenti ir, un stāstīt arī savu stāstu argumentētu, nevis tikai uz emocijām balstītu. Un tas nostrādā. Vismaz manā pieredzē pavisam noteikti. Tas no manis tāds skatījums. Jā, liels paldies, kolēģi. Mēs domājam, arī dotu atslēgu uz nākošo sarunas punktu par muzeju darbu. Bet no sākuma es varbūt piebildīšu no tīra okupācijas muzeja viedokļa, kā mēs risinām to jautājumu, kur iezīmē Edvīns. Proti, mēs arvien tālāk redzam, ka patiesībā, ja mēs uzskatām Latvijas vēsturi par kaut ko unikālu un atrautu no apkārtējiem procesiem, tepat kaimiņos, Baltijas jūras reģionā, Eiropā vai pasaulē, tad mēs nekad nenonāksim pie veiksmīga dialoga ar cilvēkiem, kur pārstāv citu vēsturisko pieredzi. Tātad tikai redzot Latvijas vēsturi salīdzinājumā ar to, kas notiek citur, tikai uzrunājot un saistot Latvijas stāstu ar citādu cilvēku pieredzi un zināšanām, mēs varam aiziet tālāk un pārnest savas sāpes uz citiem, caur empātiju. Tātad kopīgs pārdzīvojums salīdzinājumā. Tas ļoti ilgi tā ir bijis, un es nezinu tiešām, vismaz muzejos ceru, ka mēs arvien vairāk centīsimies likt iekšā šo Latvijas vēsturi vairāk plašākos kontekstos un salīdzinājumos. Es ceru, ka arī neizbēgam izglītības sistēmies tajā virzienā, jo tīri mūsu praktiskā pieredze to rāda. Pirmkārt, ir nepieciešams saprasties ar cilvēkiem, kuri drusciņi citādāk nekā mēs savā kopienā. Otrkārt, lai mēs viņus pārliecinātu par savām sāpēm, vajadzībām, interesēm, mums jāspēj viņu uzrunāt. Bez dialoga mēs paliksim tikai turpat, kur mēs bijām pagātnē. Bet lūk par muzeju darbu. Par muzeju darbu ir mūs arī pagodinājis ar klātbūtni doktors Edgars Ceska, kurš ir turēts muzeja rezervāta pieredzi, varētu drusciņi domāt, ko un kā mēs varam darīt. Un es ceru, ka Edgars varētu es lūkšu varbūt drusciņi reflektēt par vienu lietu. Tad no kura brīža sākās vēsture? Kas atšķir muzeju, muzeja stāstu no mūsu dzīvās atmiņas? No tā, kas dzīvo mums ar mūsu ģimenes stāstiem un tuvinieku pieredzi.
vai caur, piemēram, skolas materiālu. Cik lielā mērā šai nesenajai vēsturei, 70. 80. gadiem, ir vieta muzejā? Paldies par iespēju. Vispirms man jāsaka tā, ka es laikam esmu pēdējais, es pēdējais runātājs no te prezentētājiem. Un man ir pirmkārt grūti un arī no otras puses viegli. Grūti tāpēc, ka jūs noguruši jau cienījam auditoriju, bet viegli tāpēc, ka man pilnīgi nāca tādi ārkārtīgi daudz ierosmes un ārkārtīgi daudz uzrunāja. Man katra jūsu teiciens, un te par to varētu runāt ļoti daudz, bet, laiks, protams, ir ierobežots. Jā, par muzejiem. Sāksim ar to, ka, protams, ka vēsture, kā jau teicu, viņa ir kolektīvā apziņa, kolektīvā vēsture, individuāla vēsture un ideoloģija. Un jūs, cienījamie skolnieki, kuriem tagad ir 16, 17, 18 gadu, jūs nevarat iedomāties, cik jūs patiesībā esat laimīgi, jo jūs dzīvojat brīvā valstī, lai arī mēs dzirdām dažādas negācijas sociālajos tīklos un tā un medijos par mūsu valsts, bet tajā pašā laikā valsts ir tāds iegūms, kas ir nenovērtējums iegūms. Un otra lieta, tā ir tā brīvība. Mums ir, tad, kad es augu, jāsaka tā, tad mums bija, protams, informācija ierobežota un tā, un to var apliecināt visi, kas te sēž un manas paudzes cilvēki ir, bet šī ideoloģija, jūs nevarat iedomāties, cik viņa šausmīgi tā piesātināja visu dzīves jautājumu, un viņa bija totāla. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs tikām audzināti kā tādā, gribētos teikt, pat mēģinē, stikla kolbā, ja, un man liekas, ka tā iekārta, kurā mēs dzīvojam, tā tiešām ir pati progresīvāka, pati labākā iekārta, un manā klasē tiešām tur nebija neviena tāda, kas tur teikt kaut ko, pretvalstisku vai, teiksim, par to, ka tur par izsūtīšanām mēs bijām tik ļoti labi audzināti, un, protams, ar to arī piestrādāja ģimene. Un tikai pēc tam es uzzināju, ka, piemēram, mans attāls radinieks jau 90. gados ir cīnījies Nacionālā partizāņu rindās un ir nošauts bijis, un pēc tam ir šie kopā ar citiem tur, un viņi ir izlikti tādā apskatē, tur viena Čekas pagalmā, vienas mazpilsētas, un tā tālāk, un tas, ko te teica gan Inese, gan arī Gunta Veigule, tas, ka ģimene ārkārtīgi negribēja runāt par savām rētām, par to, kas ir pagātnē, kas ir viņiem bijis sāpīgs un par ko es arī tagad negribu un nevaru stāstīt. Bet tā ir tā, protams, tā ir tā atmiņa, kas tomēr ir vajadzīga zināt, un tāpēc es turīt runāšu arī par muzejiem, bet es jūs gribu mudināt tomēr jaunieši prasiet saviem vecākiem, vecvecākiem viņu dzimtas stāstas biogrāfiju. Tagad par to var runāt. Un pierakstiet, cik jūs to varat un fiksējiet. Un, protams, tas viss vēlāk nonāks muzejā bez šaubām. Tātad neklusējiet, runājiet, izziniet, cik vien iespējams, jo mūsu vecvecāki, diemžēl, nav mūžīgi. Un tagad pārējot pie tā otrā punkta, ja, ko Gins teica, protams, ka tā padomāju, man liekas, ka 89. gads, tas taču tepat vien ir. 91. gads barikādes nesen bija. Un skatos, tas cilvēks nav, tas cilvēks aizgājis. Domāju, mūžīgi 30 gadu, 40 gadu jau pagājis no tā laika. Man tas neizliekās daudz, bet acīm redzot, tas tomēr ir daudz. Un jums, protams, jūs apziņā bez šaubām tas ir milzīgs laika periods. To jau var tikai tie novērtēt, kas tajā laikā ir dzīvojuši. Labi, bet tagad par muzejiem. Šeit izskanēja doma par to, kā uzrunāt muzejos cilvēki, kas ir ārvalstnieki, varbūt ārzemnieki. Vienu epizode. Mans tos radinieks, anglis, man mācīja pēcējusies ar angli bija, un viņš ieradās pirmo reizi Latvijā 2000. gada sākumā, un mana ģimene, mēs viņu aizvedām uz okupācijas muzeju. Un viņš būdams, es neteikšu, ka viņš bija komunists, viņš nebija komunists, bet viņš bija leiborists, ar diezgan tādu sociāldemokrātisku ievaļas, bet anglis. Un viņš
tad viņš izstaigājuši okupācijas muzeju. Viņš teica, jā, tagad es saprotu, kāpēc jūs latvieši tik šausmīgi neieredzat to varu, komunistus, vai ne? Un kad iet līdz šim viņam, un ne tikai viņa vislāja sabiedrībā, kur viņa dzīvo, likās, ko mēs te cepamies, ko jūs latvieši vispār te gribat? Jūs taču nevarat vienkārši tā mierīgi ar tiem krieviem sadzīvot, sadzīvot tā, kā mēs, piemēram, citi. Viņš teica, jā, es tagad to saprotu. Tas nozīmē, ka mērķis ir sasniegts. Mūsu Turaidas muzeja rezervāts, protams, mūsu galvenā tēma nav. Mēs pamatā esam muzejs, kas pēta viduslaiku vēsturē, zināt, tas mūsu, arī starp citu pilī šogad būs 810 gadu jubileja, bet viens no mūsu tādiem pētniecības 7 tādiem virzieniem ir nesenās pagātnes mantojums. Un šī mantojuma ietvaros, protams, jā, cik mēs varam, tik mēs darām, jāsaka tā, ir bijušas izstādes, bija izstāde veltīta Baltijas ceļam. Starp citu, ļoti daudz tiek strādāts ar dzimtas stāstiem, atgriežoties atpakaļ pie tās pašas atmiņu tēmas, ārkārtīgi svarīga tēma. Vāciet, cik jūs vien variet šos materiālus cilvēks, iztaujājiet un pierakstiet, jo tas materiāls ir tāds, kurš ir nenovērtējams un kurš ļoti viegli, tā sakot, ir zūdīgs. Un tagad pirms nākšanas uz šo te sarunām, es paskatījos mūsu muzeja krājumu datubāzē un izrādās, ka te ir pārsteidzoša lieliska kolekcija, un tā kolekcija ir Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Siguldas nodaļas dokumenti. Un tas ir vienkārši pārsteidzoši, cik viņi ir šeit daudz un cik viņi ir vērtīgi. Un varbūt es nocitēšu tikai te dažus, piemēram, albumus veltīts nodaļas darbībai no 1988. līdz 1990. gadam, jeb arī reģistrēšanas žurnāls un tā tālāk aktīvas sapūšu protokoli. Te ir arī pilsoņu komiteja, Straumes kungs noteikti var pastāstīt, kas tāda bija, pilsoņu kongresa materiāli un ārkārtīgi unikāli. Jo es jau saprotu, uz ko es tagad virzu to. Es tātad aicinu jūs, tātad jauniešus pētīt, te ļoti labi starp citu iespēja zinātniskajam darbam izvērsties. Ārkārtīgi plašie materiāli ir. Atbildot uz Ginta sākotnēju jautājumu, es domāju, ka, protams, šie 50 gadi mana un varbūt manas paudzes apziņā varbūt nav daudz, jo liekas, ka tas pat vien bija. Bet es domāju, ka tomēr mēs esam jau cita paudze, lai kā negribētu, bet tomēr. Un ir tomēr jauna un pat vēl viena paudze, pat cita jāzina, par kuriem ir, protams, jārunā. Un tāpēc lielas paldies citiem muzejiem, kuri strādā ārkārtīgi daudz. Un Rendas muzejām, Nacionālās pretošanās muzejiem un daudziem citiem, kas ir gan, piemēram, Stompaka purva piemiņas vieta iekārtot, gan tepat amatā, vai ne, bunkurs. Un es domāju, ka tām ir nenovērtējama nozīme. Lai gan, protams, mums ir jāuzrunā dažāda auditorija, gan jaunieši, gan bērni pat, gan ārzemniekaiši tikai teikt, bet es domāju, ka tādā kopīgā darbā un kopīgi risinot šos jautājumus, mums tas noteikti izdosies. Bez tam, vēlreiz atkārtoju, situācija ir starptautiskā ļoti tāda smagnēja, gribētos teikt, sarežģīta, nepesimistiska, bet tomēr sarežģīta, un mums par to ir jādomā. Un to, ka tiešām šāda ideoloģija, kā es teicu, visaptvaroša un totāli var būt, un cilvēkiem smadzenes tiek skalotas, un cilvēks paliek pat tādu, atvainojas zombiju, tas nemaz tālu nav jāmeklē. Es varu paskatīt, kas notiek tagad kaimiņu valstī. Tātad tam ir ārkārtīgi liela nozīme, un vēlreiz novērtēsim to, kas mums ir dots mūsu valsti un mūsu vērtības. Jā, paldies Eskas kungam. Pie okupācijas muzeja mēs nonāksim pašās beigās, kad mēs vēl drusiņi gribētu arī informēt par savu darbu. Bet tagad mums praktiski 10-15 minūtes varbūt sarunā ar auditoriju. Esam savākuši vairākus tūkstoši, nemaldos 2,7 tūkstoši dažādu video liecību, tā laika cilvēku video liecību, kas stāsta par saviem vēstures līkločiem, kādu viņiem katram ir bijuši. Tādi līkloči, ticiet vai ne,
ir bijuši arī jūsu vecākiem, visticamāk mazāk, bet varbūt vairāk vecvecākiem. Viņi pieredzējuši vairākus, teiksim tā, politiskos režīmus, vismaz pārīti noteikti. Kāds ir jūsu tas redzējums? Ko jūs no šīs šodienas sarunas paņēmāt sev un varbūt tās spēt iedomāties kādu savu jautājumu, izmantot šo brīdi un iespēju pajautāt cilvēkiem, kas to ir pieredzējuši? Droši, te mums ir būtībā saruna. Es jūs brīdināju, ka jums jāpadomā. Jūs to arī zinat no skolotājas, bet gal galā jūs taču arī, kuros gados jūsu vecāki dzimuši? No aptuveni 70. Es uzminēju vai neuzminēju? 90. Tomēr neuzminēju. Labi, bet 80. būs vidējais aritmētiskais. Darēs? Tātad, ko viņi pieredzējuši? Kā jums šķiet, ko vecāki jūs ir pieredzējuši savās dzīvēs? 80. gados viss bija kārtībā. Ko jums stāstījuši? Padomju Savienību. Lūk, mēs arī kolēģi runāja par partiju, par piederību partijai. Par kādu partiju kolēģi runāja? Jo mums šodien partiju daudz. Man liekas, Saeimā ir ievēlēta 7 partiju koalīcijas. Par kādu partiju mēs te runājām visi kopā? LSDSP 80. gados laikam gluži nebūs, bet mēs runājām par vienu citu partiju. Skaļāk? Pareizi bija, ja es pareizi saklausīju. Un pilnīgi precīzi. Komunistisko partiju. Lūk, tas mums ir tas moments, ka mums jādomā līdzi un jāmāk izskaidrot pašiem priekš sevis. Un tomēr gribētu pajautāt jums, ko jūs esat mācījušies vai zinat par saviem vecākiem? Cik daudz viņi jums ir stāstījuši vai gribējuši stāstīt? Ir kaut ko stāstījuši? Piemēram, kāds drosmīgākais? Pa 80. gadiem neviens neko nav stāstījis. Neticu. Armijā gājis. Armijā uz kurien? Uz tālpu padās Latvijā vai kur tu tālāk aizsūtīja? Uz Ukrainu. Tātad Ukrainā ir bijuši vēl kādam tēvs? Mikrofonā pateikt? Man tēvs arī stāvēja pie prezidenta pils. Barikādēs kādi vecāki ir, kas stāstījuši, kādi bijuši? Paceļ rokas. Mans tēvs arī bijis. Aha, vecāki, mamma, tētis, vismaz kāds tuvāks radnieks. Aha, tomēr kādam ir. Ko viņi jums stāstījuši? Tā pavisam īsti 2 teikumos. Man stāstīja to, kad viņi sēdējuši pie ugunskura, un viņi vēl pat šodien mēģina tajā pašā dienā sazvanīties un sazināties. Saglabāt šo atmiņu. Tā kopība, tā bija tā kopība. Vai jūs esat kaut kādu šādu līdzīgu sajutuši šo kopību barikādu laiku kopību? Ir bijusi tāda? Sarežģītāk, vai ne? Bet tanī pašā laikā runājot par barikādēm un šo diezgan sarežģīto laiku, 90. gads. Ko jūs skolā mācaties? Ko jūs esat iemācījušies, sapratuši? Šeit ir tas jautājums, vai jūs gadījumā varētu izstāstīt, es iedošu kādam konkrētākam cilvēkam šoreiz, kāpēc gan ne? Vai jūs varētu izstāstīt šo stāstu? Jums taču atbrauks kāds vai iepazīsties ar kādu uz ārzemēm brauksiet, kādu ārzemnieku. Jā, pilnīgi pareizi saprat. Ļoti aizņemt bija sarunā, tāpēc domāju, ļoti labi derēs. Jā, es šitien dod, nevis kādam citam. Vai varētu izstāstīt? Kā tad? Saki, es nezinu. Ja mēs nemākam to stāstīt, žēl, ka tā kautrējamies, bet tas jautājums jau ir par to, vai mēs to spēsim izstāstīt. Vai vismaz aptuveni spētu izstāstīt. Vai jūs to varētu? Kā jums šķiet? Lūk, tas ir tas godīgā atbilde. Kurš to teica? Mums godīga atbilde. Pareizi. Un ar to jau tā zināšanu sākās. Jūs esat šeit,
lai šodien kaut ko saklausītu, varbūt kaut ko paņemtu līdzi, un kad nonāks tas brīdis, tad jūs varēsiet savu zināšanas papildināt. Un tomēr es te esmu mazliet runājis, varbūt tomēr kādam radies kāds jautājums pie runātājiem. Gal galā tāda iespēja gluži katru dienu nav. Lieliski, malacis. Man jums ir jautājums, vai jūs arī piedalījāties Baltijas ceļā? Lūk, tas ir tas, kas mūs interesē. Tas joprojām ir dzīvs un esošs. Baltijas ceļš, tad domāju, ka kolēģiem te bija viennozīmīgi. Kā pārējiem? Es kā Helsinki 86 grupas Rīgas nodaļas pārstāvs piedalījos uz Brīvības ielas pretīm Rīgas modem. Mēs Siguldas, toreiz ne valsts ģimnāzija, Siguldas pirmā vidusskola, mēs stāvējām visi, arī tie klātesošie kolēģi, institūtā, jā, tād sākot no tur, kur ir pirmais luksafors, jā, tād mēs stāvējām līdz pat tagadējām Raibējam sunim, jā, tā bija mūsu tā dislokācijas vieta. Jā, un īstenībā tiešām skolotāji bija, man liekas, ka ļoti daudz. Paldies, es arī kaut kur biju cēs apkārtnē, bet atļaujot pateikt vienu citu lietu. Mēs reizēm tā ļoti arbitrāri izvēlamies šos atskaites punktus. Baltijas ceļš, jā, to mēs zinām no televīzijas, no kino, no pārraidām, ka tas ir tas moments, kad bija visvairāk. Varbūt ne visiem tas iespējuši atmiņās, vienkārši pateikšu to, ka manā atmiņā tas varbūt lūzums ir 87. gada 14. jūnijas. Tāpēc bija pirmais publiskais pasākums, pirmā demonstrācija pret padomju okupācijas varu Rīgā, kas bija liela, tiešām bija tur vairāk tūkstoši cilvēku. Un es te vakarā sēdēju kopmītnēs kopā ar draugiem, es pie viņiem ciemojos, un patiesībā mēs klausījāmies Amerikas balss, bet mēs domājam, ka tur nekā nebūs. Nepieļaus, apspiedīs, ja? Bet tajā brīdī, kad jūs dzirdat, ka tas viss notiek, šīs reportāžas, ka tas notiek, tur simtiem cilvēku, tūkstošiem cilvēku spontāni nes liek ziedus par spīti, teiksim, arī milicijas, policijas toreiz darbinieku un drošības dienas klātbūtnē, ka viņi to dara, katrs no viņa uzņemoties risku. Ja? Man kļuva liels kauns tajā brīdī. Un nākošā dienā, kad mītiņas turpinājās, mēs visi bijām tur no kopmītnēm. Jo tas bija brīdis, tas lūzuma mirklis katram pienāk kaut kādā citā brīdī. Jā, protams, lielākā daļai vajadzēja drusku vairāk laika, viena lieta Rīgā, cita lieta laukos. Baltijas ceļš laikam bija tas kopā ar barikādēm, ja? Kad tas viss sanāca kopā vienā lielā kustībā. Es tajā brīdī dzīvoju Siguldas, pie Siguldas robežas, un mēs tur visi tā ciema iedzīvotāji. Mēs tādu ar visiem maziem bērniem, zinu, ka man bija 3 un 5 gadu veci bērni, ka tie arī visi rindiņās stāvēja, pa brīžam kāds tur pagulēja ratiņos un bišķiņi paraudāja, bet mēs izveidojām līdz pat Lorupes grāvai lielu rindu un pēc tam arī auto tur stāvēja tālāk. Jā. Es stāvēju ar visu savu ģimeni, ar 2 bērniem, un es pretī Raibējam sunim tagadiem apmēram. Un es pats atceros, kas mums stāvēja pa labi un kas pa kreisi. Pa labi stāvēja skolotājs Juris Akmentiņš, te Siguldas vidusskolas beidzēja atceras. Un pa kreisi savukārt Iveta Krastiņa ar mazo, kā viņam bija tas, Jurģi, jā, ratiņos. Jā, lūk, tas ir tāds maziņš ieskats. Patiesībā tiešām tas tā arī ir. Tas, ko mēs mācāmies skolā, tie ir tādi pamatpunkti, bet katram jau mums individuāli citi. Tie punkti, ko mēs vairāk atceramies. Man savukārt, manā atmiņā, viss spēcīgāk, laikam es tomēr nesamelošu, jo tas ir tas, kas paliek momentā atmiņā, tas brīdis, kad Vecrīgā šāva. Tas bija tās lūzuma punkts, patās ir slikti. Par kuru laiku posmu es runāju? Tieši tā, barikāžu laiks. Es nekad pirms tam dzīvē nevarēju iedomāties, kad Rīgā
varētu šaut no automātiem. Nu, tas man, jūs varat kaut ko tādu iedomāt? Man tas vienkārši negāja kopā. Lūk, tāda patiesība, jā, nu katram jums tie īpašie punkti ir savi. Un droši vien arī jūsu dzīvē tie punkti būs kādi savi. Un izsaku tikai tādu lielu cerību, kad mācoties vēstures stundās, jūs arī spēsiet šīs lielās sakarības saprast un arī saprast savu vietu. Jo pagaidām jums varbūt tās arī tiešām šķiet, ka, es skolā mācos, ko jūs no manis gribat, vai ne? Nu tā aptuveni. Bet patiesībā Latvija ir tik liela, cik ir, un jūs katrs esat svarīgs, un jūsu zināšanas par Latviju arī vienā brīdī būs ārkārtīgi svarīgas. Šis ir tas brīdis, kad jūs mācāties. Šis. Paldies. Jā, paldies kolēģim Edvīnam. Es domāju, mēs tojamies beigām, jo laiks ir īss. Un, protams, mēs vēlamies kaut ko pateikt par okupācijas muzeju. Ņemot vērā to, ka šīs okupācijas muzejs ir īsteno pasākumu sēriju, kuru attiecīgi finansē kultūras ministrija, un par šodienas sarunas saturu uzņemās atbildīja okupācijas muzeja biedrība. Bet, ko es ar to gribēju teikt? Tā ir drusciņa atbilde uz Edgara jautājumu. Šī pēdējā daļa, šī miedarbība ar auditoriju. Kas tad ir vēsture, kad viņa sākās? Tas, kas šajā rindā sēdošajiem nav vēsture, jo tā ir mūsu personiskā pieredze, tā jums ir vēsture. Un tā ir šī atšķirība, kas jāņem vērā. Un tāpēc, kā mēs to pasniedzam muzejos, jā, mums ir muzejs, Latvijā okupācijas muzejs, kurš pagājuši gadu svinēja savu 30. gadskārtu. Bet daudz nezinās, tas ir privāts muzejs. Viņš saņem atbalstu no valsts, no pašvaldības, bet okupācijas muzejs Rīgā privāts muzejs, kuri dibinājuši, veidojuši un joprojām cilvēku uztur galvenokārt par ziedotu naudu. Galvenokārt trīnis latviešu ziedot naudu. Tātad, tā ir diezgan unikāla situācija. Lielākajā daļā kaimiņu valsts, piemēram, Lietuvā, Polijā, Kurmēl, Ungārijā, citur, šādus muzejus atbalsta uztur valsts. Pie mums ne. Kāda ir atbilde? Tātad, tā ir mūsu kopēja atbildība. Un ne tikai manas paudzes atbildība, daļai arī jūs, lai šādas iestādes, kas ir atmiņas institūcijas, kuras uztur atmiņu par vismaz jūsu vecāku un vecāku dzīves pieredzi, lai viņas pastāvētu. Un mēs varam izzināt šo vēsturi, bet mēs varam arī nākt uz okupācijas muzeju, lai turpinātu sarunu, lai uzzinātu vairāk, un es ceru, ka nākotnē vismaz idejiski, ja ne materiāli, daži no jums arī būs okupācijas muzeja un šī stāsta atbalstītāji. Tāpēc paldies par šodienas sarunu, liels paldies Siguldas valsts ģimnāzijai, Turājas muzeja rezervātam, Politisku represētu apvienību Siguldas nodaļai, visiem dalībniekiem personiski, kas piedalās paneļa un autorijā. Beigās mēs gribētu parādīt vienu nelielu filmu, 5 minūtes, par mūsu muzeja darbu pagājušā gadā, lai varētu redzēt, ko muzejs piedāvā, ko pie mums var uzzināt, un, protams, ka visi ir gaidīti ciemos pie mums, un ne tikai šajā muzejā, arī VDK izolatorā Stūra mājā, kas joprojām līdz maijam ir pieejams publikai. Tie, kur neatbrauks līdz maijam, varbūt nekad neredzēs personis šīs kameras un pagraus. Diemžēl. Paldies! Latvijas okupācijas muzejam 30. Atskats uz 2023. gada notikušo, sasniegto un piedzīvoto. Kopš muzeja atvēršanas 2022. gada 1. jūnijā jaunajā ekspozīcijā sagaidīts 100 000 apmeklētājs. Vairāk nekā 16 000 apmeklētājiem, tai skaitā 6 000 bērniem, ir bijusi iespēja ekspozīciju apskatīt bez maksas. 1. jūlijā, muzeja 30. gada dienā, Mazajā ģildē Vecrīgā notika svinīgs sarīkojums. Viesu vidū bija muzeja projekta autors, vēstures profesors Paulis Lazda, Latvijas valsts prezidenti Egils Levits un Guntis Ulmanis, tobrīd jaunievēlētais Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, kā arī muzeja pārstāvi ārvalstīs, muzeja saime un citi interesanti. Šogad muzeja krājums papildināts ar vairāk nekā 600 vienībām, priekšmetiem, fotogrāfijām, dokumentiem, vēstulēm, mākslas darbiem un video liecību ierakstiem. Muzejā sagatavotas 3 mainīgās izstādes. Muzeja krājuma izstāde Nacionālā svētnīca. Izstādes kodols ir priekšmeti ar Latvijas Republikas himnas vārdiem, karoga krāsām, ģerboni un latviešu nacionālajiem simboliem. Latvijas patriotiem veltītā izstāde Brīvības garu nevar nokaut vēstīja par jauniešu pretošanos padomju varai pagājušā gadsimta 40. gados.
Pieminot Gunāru Astru, brīvības cīnītāju un personu, izstāde par Latvijas patriotu un brīvības cīnītāju, ko par nepakļaušanos padomju okupācijas varai un tās ideoloģijai notiesāja 1961. un 1983. gadā. Pamata ekspozīcijas apskatei izveidoti audio gidi latviešu, angļu, vācu, krievu un ukraiņu valodās. Šajā gadā muzejā sagatavotas 3 jaunas nodarbības 7. līdz 12. klašu skolēniem – pretošanās, karoga stāsts un izdzīvot Ziemassvētkus. 2023. gadā izglītoti gandrīz 8000 skolēni. 2023. gadā novadīti 4 pedagogu profesionālās pilnveides kursu semināri. Reģionu pilsētās Liepājā un Daugavpilī notika kursi pretošanās, Rīgā Latvijas okupācijas muzeja stāsts, vēsture un mūsdienas. Jaunajā redakcijā izdota grāmata Latvijas Komunistiskās padomju savienības un Nacionālsocialistiskās Vācijas varā 1940–1991. Sagatavota arī burtnīca kantāte Dievs tava zeme deg, dzejnieks Andrejs Eglītis un komponiste Lūcija Garūta. Muzejs izveidojis turisma karti, pretošanās komunistiskajam okupācijas režīmam un valstiskās neatkarības atgūšana, kas piedāvā apskatīt nozīmīgas vietas un objektus Rīgā no laika, kad Latvija cīnījās par brīvības atgūšanu. 2023. gadā muzejs ir organizējis 2 starptautiskas konferences. 30. maijā notika konference Dzīve totalitārisma apstākļos, konceptuālās pieejas kolaborācijas un pretošanās dimensijām. Valsts valodas dienas zīmē 20. oktobrī muzejā notika konference Valoda un vara. Šogad muzejs ir aktīvi sadarbojies ar partneriem Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Ungārijā, Gruzijā un citām valstīm. Muzeja pārstāvi piedalījušies Lietuvas, Polijas un Vācijas kolēģu organizētos pasākumos. Vairāk nekā 40 000 apmeklētāji ir apskatījuši ekspozīcijas Stūra mājā. Valsts svētku laikā muzejs aicināja piepildīt tumšo Stūra mājas namu ar gaismu. Saziedotie lukturīši no 11. līdz 18. novembrim tika izvietoti Stūra mājas logos. Turpināts darbs pie pieminekļa svešo varai spītējot. Uzstādīšanai Rīgā, Radio ielā 1A, pateicamies visiem ziedotājiem, kuri jau atbalstījuši muzeja iniciatīvu. Muzejs aicinājis uz filmu un grāmatu prezentācijām, teātra izrādēm, lektorijiem un koncertiem. Ar neformālu sarunu ciklu šovasar muzeja pārstāvi piedalījās sarunu festivālā Lampa. Šogad muzejs piedzīvoja vairākus satricinājumus, izsistus logus Stūra mājā un muzeja ēkā, kā arī tiesas prāvu par muzeja ekspozīcijas saturu. Neskaidrs Stūra mājas liktenis pēc 2024. gada 7. maija. Latvijas okupācijas muzejs lepojas ar savu darbinieku sasniegumiem un iegūtajiem apbalvojumiem. Par 3 zvaigžņu ordeņa virsniekiem šogad tika iecelta Staiga Kokneviča, muzeja direktors vietniece galvenā krājuma glabātāja, Aija Ventas Kraste, ekspozīcijas nodaļas vadītāja, vēsturniece un Lelda Neimane, ilggadējā audiovizuālā krājuma glabātāja, vēsturniece. Kultūras ministrijas apbalvojumu par muzejā ieguldīto darbu aizvadītajos 25 gados saņēma Inese Jansone, Lelda Neimane un Aivars Reinholds. Latvijas okupācijas muzejs saņēma nomināciju Izcili veidota cilvēku un sabiedrības atklāsme Latvijā 20. gadsimta totalitāro režīmu pastāvēšanas laikā par muzeja ekspozīciju Latvijas padomju savienības un Nacionālsocialistiskās Vācijas okupāciju varā 1939–1991. Projekta vadītāja Aija Ventas Kraste. Atcerēties, pieminēt, atgādināt. Latvijas okupācijas muzejs. Paldies, jaunieši, ka bijāt šeit. Cerams, ka esat paņēmuši sev kaut ko līdzi, vismaz pārdomām. Ja ne šī brīdī, tad varbūt vēlāk. Paldies!